mašīnas korpusam var izmantot pudeli, kartona plāksni vai koku plāksni. Šajā gadījumā mēs izmantosim pudeli. Pudelē iegriež taisnstūra veidu izgriezumu un malas apdedzina ar šķiltavām, lai tās kļūtu apaļas un nesaplēst balonu. Pudeles apakšējā daļā mēs pievienojam salmiņus riteņa asīm. Riteņiem izmanto apaļs priekšmets, šajā gadījumā korķīšus. Centrā izdur caurumiņus, riteņi var būt dažādi, galvenais, lai tie būtu pa pāriem vienādi, vai nu plastmasas korķīši, vai arī metāla vāciņi. Tad riteņa asīm izmantojam irbulīšus. Sākumā tos mēs nomēram, pieliekot pie salmiņa, lai noteikti tā garumu. Tad izduram cauri korķīšiem un liekam iekšā. Un tagad mašīna ir gatava, tai vajadzētu labi ripot. Tad dzinēju mēs izveidojam no balona un caurulītes. Balonu uzliekam virsū caurulītei un nostiprinam to ar skoču vai arī stieplīti. Balonu nostiprinam tā, lai gaiss neplūstu garām caurulītei. Un to, protams, var pārbaudīt uzpūšot balonu. Tad mašīnas aizmugurē uztaisam caurumu priekš izpūtēji ar nāzi vai ar urbi. Nepieciešamības gadījumā var izmantot šķiltavas, lai izkausētu plastmasu un dzinēju varētu viegli ievietot. Tad ievietojam dzinēju un mašīna ir gatava. Tagad jāiet pārbaudīt tā darbībā.